tev ir darbs ļoti noslogots, ļoti garas stundas tu strādā. Un pa vakariem tev vēl ir jādara viss kaut kas mājās. Varbūt tev ir dzīvoklis jāremontē. Varbūt pat tev ir jau jaunā māja jāremontē, lai var cik vien ātri ievākties tur iekšā. Visam ir jānotiek šeit un tagad. Principā visam jau bija jānotiek vakar, bet nav tam laiks. Un tu justies kā žurka iespiest sūrī, vienkārši slazdā. Neko nevar izdarīt. Nekas nenotiek kā vajag. Un, protams, visi piekāši. Visi aizkavējas vienmēr, visi uzmet. Un finālā tev vienkārši jumtu rauj nost no tā, ka neko nevar paspēt. Un beigās rokas neceļās. Redzi, mēs bieži vien sev iestāstam, ka visam ir jānotiek tagad. Mēs esam pieņēmuši tādu lēmumu, ka tas ir jāizdara cik vien ātri var. Savādāk tur, ja neizdarīs cik vien ātri var, tad tur tiks pazaudēta nauda, laiks un tam līdzīgi. Un vārdu sakot, tad, kad fiksi saraus, sakašās, pēc tam varēs atpūsties. Tad būs tas miers. Bet redzi, tas viss ir prāta konstrukcija. Tu burtiski neapzinoties sevi iesprostot tādā situācijā, burtiski stūrī iespied, un tad tu esi vienkārši izdedzis, tu neko nevari izdarīt. Un tev tas miers nekad nebūs. Ja tu to visu pāanalizētu ar skaidru prātu, bez visām tām emocijām, kas tevī uztur to trauksmi, tu saprastu, ka īstenībā visu var izdarīt ilgākā laika periodā. Nekas nenotiks traks, ja tu to neizdarīsi tieši tagad, vai šomēnes, vai šogad. Tavs miers ir daudz svarīgāks, tava labsajūta ir īstenībā daudz svarīgāka ilgtermiņam. Jo cilvēks jau nav kā kaut kāda mašīna, ka var uz 100% gasēt gadu, 2, 3, lai kaut ko fiksi sakašātu. Cilvēkam ir jāzeļ un jāplauks tagad. Un tu taču vēlies īstenībā būt vairāk kopā ar mīļoto, ar bērnu, vai ne? Un tad ir tas foršais kaifs, tad ir tas miers. Bet ja tu pārāk daudz mauc, tad tas nekad nenotiks, tas miers neatnāks. Un redzi, tās visas sajūtas, kas iekšā tev ir, ja tu viņas pāanalizētu, tad tu nonāktu pie vienkārši secinājuma. Tev ir bail, ka nebūs. Tev ir bail pazaudēt kaut ko. Bail, ka kaut ko nokavēs. Un tāpēc tu vēlies to visu izdarīt tagad, cik vien ātri var. Un ja tu no šīm te sajūtām, no šīm te bloķējošām programmām varētu tikt vaļā, tad tev dzīve vienkārši pārvērstos pa 180. Tad tev acis atvērtos. Tu saprastu, ka īstenībā viss notiek tādā tempā, kā tam jānotiek, tad tu automātiski noliksi sevi pirmajā vietā, noliksi savu labsajūtu pirmajā vietā, un ja vēl pa vidu tam visam tev ir bail, ka tev dziļi iekšā bail, ka tevi sieva pametīs, ja neizdarīs kaut ko pietiekoši ātri vai tam līdzīgi, nu tad ir īstais jautājums, kāpēc tu esi ar to cilvēku kopā. Un, ja viņa ir īstenībā kolosāli un ir forši, tad kāpēc tu baidies? Tā atkal ir kaut kāda neadekvāta baile, neadekvāta sajūta. Ja tevi viņi patiešām mīl, viņi tevi sapratīs un būs ar tevi, jo viņi jutīs, ka tu esi stiprs, ka tu noliec sev pirmajā vietā. Bet ja tu būsi šitāds te, kā par ratiņu skrienošais šitais te kāmīts, tad jūsu attiecības visticamāk izjuks kaut kad pēc dažiem gadiem. Vai drīzumā jau, jo to izdegšanu ilgi nevar izturēt. Tas, ka tevis nekad nav viņai, un varbūt arī bērniem, ja, tās attiecības daudz ticamāk nogremdēs, nekā, ja tu, piemēram, viņai vienā dienā pateiksi, klausies, dārgā, es tagad uzlieku, kā teikt, bišķīt uz bremzīti, un es vēlos sevi nolikt pirmajā vietā. Un mums būs vakarā vairāk laiciņš kopā pavadīt. Mēs čiliņā vairāk padzīvosim. Jā, tur tie mani projektiņi paņems ilgāku laiku, bet mums būs foršāk. Es tev zvēru, ka tad jūsu attiecības būs daudz labākas, nekā ja tu turpinās sev dedzināt ārā. Ja tu vēlies šīs savējās iekšējās sajūtas atrisināt,
tos konfliktus un iegūt to mieru, nāc uz izaugsmesterapija.com un izvēlies konsultāciju brīvo pie manis, Roberta.